Man ir prieks tevi šeit redzēt. Un šodien es vēlos pateikt ko tādu, kas varbūt sākumā izklausās mazliet pretrunīgi. Tu nevēlies rezultātus ātri. Jā, mēs visi kādā brīdī esam vēlējušies, lai viss notiktu tagad. Lai mērķis piepildās, lai sapnis kļūst par realitāti, lai visbeidzot ir tas wow moments. Bet ko mēs bieži nepamanām? Ka tas ātrums mums var nozagt dziļumu. Un rezultāts bez iekšējas gatavības var kļūt pat kā nasta, nevis tavs kārotais piepildījums. Šodien arī par to parunāsim. Kāpēc patiesībā tu nevēlies rezultāts ātri? Es esmu Baiva Auziņa, un es palīdzu cilvēkiem ieraudzīt viņu unikālo veidu, kā mainīt pārliecības, kā arī iedvesmoju uz rīcības, lai tie varētu spētu katru dienu dzīvot savu labāko dzīves versiju. Es esmu palīdzējis jau vairāk kā 3000 cilvēkiem, un nākamais vari būt arī tu, jo es zinu, ka tu esi savas dzīves lielākā problēma un arī vispiemērotākais risinājums. Starp citu, viens no maniem pamata pakalpojumiem, kurā dalībnieki iegūst patiešām noturīgus rezultātus, ir mentorings, kurā mēs savienojam prātu, ķermeni un dvēseli, un šis mentorings ir gada garumā, plus vēl gads ir atbalsts mentoru grupā. Esmu šo programmu lolojusi, pilnveidojusi 5 gadu garumā, un cilvēkiem parasti ir šoks, kādi viņi atnāca, ja man ir anketēšana, kādā stāvoklī viņi atnāca un kādā stāvoklī viņi pabeidz šo programmu, cik ļoti viņu dzīves ir mainījušies. Un tieši sajūtu līmenī ir iegūtas prasmes, lai jau uz ceļa, lai tālāk jau iet šo savu ceļu paši drosmīgāk, drosmīgāk, pārliecinošāk. Un pēdējā laikā, kas ir vēl interesanti, mani klienti man prasa un vēlas pagarināt arī šo individuālo mentoringa darbību. Un, jo tajā brīdī, kad mēs saprotam, ka, īstenībā man viss ir iespējams, tad sākās nākošais izaicinājums. Vai tiešām var būt tik viegli, vai tas ir tik vienkārši? Un šī iespēja ar mani strādāt individuāli ir ārkārtīgi limitēta, jo mēs patiešām ejam šo ceļu kopā, un tas prasa arī ļoti lielu manu iesaisti, manu enerģiju. Tāpēc, ja tu vēlies uzzināt par nākošo iespēju, droši raksti man ziņu, vai jūs sameklē mani Instagramā, atbildēšu, skatīsimies, kā es tev varu palīdzēt. Bet no atpakaļ pie tēmas. Tātad, kāpēc tu nevēlies rezultāts ātri? Pirmām kārtām jau ātri rezultāti nav noturīgi. Kad tu skrien pēc ātruma, tu apēj pašu svarīgāko, kas ir vispār, kāpēc mēs ejam uz rezultātu, lai noturētu rezultātu, apēj to pašu procesu. Ja, pašu procesu. Es te varētu droši vien jau, nezinu, cik daudz jau ir runāts par to, tad, kad cilvēks laimē loterijā, ja, viņš nav izgājis šo procesu, kāpēc cilvēki, kas laimē loterijās, lielākoties ir vēl nabagāki nekā viņi bija pirms tam, tāpēc, ka viņiem nav šīs prasmes. Kā tad noturēt šo rezultātu? Tātad tu apēji galveno, ja tu skrien pēc ātruma, tu apēji pašu galveno procesu, bet tieši tajā procesā tu izveido sevi. Un tieši šajā procesā tu iegūsti tās prasmes, savas jaunās, tu maini savu personību, jo tā personība, kurai nav tas rezultāts, tas ir divas dažādas personības, un tev ir jāpilnveido šī jaunā personība, kas iemācās noturēt to, būt saskaņā ar to, pēc kā tu tik ļoti kāroji. Tas ir stāsts par to, ka tu nevari uzcelt stabilu māju bez pamatiem. Ja, tieši tāpat tu nevari saglabāt lielus rezultātus, ja neesi gājis uz tiem apzinātiem soļiem, izprotot katru spērto soli un no šī spērtā soļa rezultātu. Un tas ceļš ir
pilns arī ar kļūdām, lai tu izprastu, ko nedarīt arī, vai ne? Jo rezultāts bez tās gatavības tevī īstenībā nevis dos to pārliecību, bet tieši pretējo tu dabūsi. Tu vairos sevī bailes, tu vairos sevī uztraukumu, un tas var būt arī par pašsabotāžu. Nu, paņemsim piemēru. Iedomājies, tu pēkšņi sasniedz tu kaut ko, ko tu ilgi esi vēlējusies. Panākums, ietekmi, naudu. Bet iekšēji vēl nesi tas cilvēks, kas tam ir gatavs. Kas notiek? Pirmais, tipiskākais, tu sāc baidīties pazaudēt to, ko tu esi ieguvis. Tu sāc šaubīties, vai es tiešām esmu to pelnījis. Un tu sāc sev sabotēt. Un rodas šī tukšuma sajūta, jo rezultāts ir, jā, viņš ir, bet tu iekšēji vēl neesi aizgājis tur, kur tev vajadzētu būt, lai būtu uh, tādā vienā līmenī ar šiem saviem rezultātiem. Es pati šo ļoti spilgtu sajūtu tieši mijiedarbībā ar naudu. Tas bija apmēram 3 gadi atpakaļ, kad es pacēlu savu privātā mentoringa cenu, kurai es pati iekšēji sapratu, nebija gatava. Un tad, kad es pacēlu, un man ir 2 klienti, kas uzreiz saka, jā, un man likās, jā, tad visu es daru pareizi. Bet viena no klientēm, kas bija uzņēmēja, viņa visticamāk sabijās, jā, viņa atrunājās to, ka viņai ir vēl kaut kādas lietas. Viņa pārtrauca sadarbību pēc 1 mēneša. Kāpēc? Tāpēc, ka man likās tā, ja jau man maksā 2 reizes vairāk, man ir jādod 2 reizes vairāk. Bet īstenībā man ir jādod 2 reizes mazāk, man ir jādod dziļāk, spēcīgāk, transformējošāk. Bet, un to es sapratu, un paldies, ka tā otra klienta ar maniem palika. Un es uzreiz sapratu, un es savu kļūdu un sāku pielietot, un respektīvi meistaroju sevi, lai es būtu tajā līmenī, lai es justos pietiekama, ja, lai es justos pietiekama, un tas vēl man ļāva patiesībā apzināties, kas tad ir tas, cik es patiešām vēlos. Tas jau bija apmēram gada griezumā, kad es to pēc tam sapratu, cik es ieguldu, kā es ieguldu un kāda ir mana atdeve un kā es strādāju. Jo mums katram ir savs unikālais veids, kā mēs strādājam ar klientiem. Es neesmu priekš visiem, un visi nav priekš manis, un tas ir normāli. Bet man tajā mirklī arī nomainījās klientu profils, un es arī spēju mierpilni un fokusēti, bez kaut kādas steidzamības, vai vainas sajūtas, vai došanas vēl izvest savus klientus līdz procesa galam. Tāpēc atgriežamies pie tēmas. Ja? Lēna izaugsme, viņa būs noturīga. Lēni rezultāti, viņi būs noturīgi. Un arī tie cilvēki, kas nāk pie manis uz privāto mentoringu, es no sākuma veicu atlasi. Un tas, ko es esmu novērojis, kas man ir ļoti patīkami tiešām novērot, un visticamāk to piesaista man enerģētika, man pēdējie klienti, kas ar manīm ir sākuši mentoringu, viņi apzinās, un man nav jāskaidro, kāpēc mentorīgam ir jābūt gadu. Ja iepriekš es ņēmu zinātniskus pamatotus faktus, ka 11 mēnešu laikā mums atjaunojās šūnas un tur mums vajag tātad visas šīs savas iepriekšējās pārliecības, viņām, nu kā viņam ir jāmainās šūnu līmenī, jāmainās tavai personībai. Ja, tava personība, jo tu esi tur pateicoties tai personībai, kura tu esi tagad, un tu nevari aiziet kaut kur citur ar to personības daļu. Un man patiešām ļoti patīkami ir sajust, kā mainījies ir tas lauks, kad cilvēks apzinās, ka izmaiņas notiek lēni, ja, un tas mentorings, gada mentorings, viņi saprot, ka nu, tā ir vislabākā investīcija, ko viņš sevī var ielikt. Jā, šos es patīkami pārsteigtu, un īstenībā es tā līdz galam laikam sapratu tikai tagad, ierakstot šo epizodi. Jo lēnāk, tas nenozīmē sliktāk. Ja, tas nozīmē dziļāk, tas nozīmē noturīgāk. Jo katra pieredze, katrs solis, katra tava iekšējās pretestības pārvarēšana
Tā ir tava daļa no brieduma. Rezultāts, kuram tu esi uzaudzis, uzaugusi, tas ir tevī. To nevar pazaudēt. Tas ir tavs. Un tev to nevar atņemt, ja, jo tas ir iemiesojies jau katrā tavā iekšējā šūnā. Tā esi tu, tas esi tu. Ja, nevis kaut kādi ārēji apstākļi. Un es iedošu piemēru. Es ticu, vai ne, kad tev šitas norisinās. Ir ļoti viegli noticēt sev, ka man izdosies vēl labāk, tad, kad man jau ir dzīvē sakārtots, vai nu šis naudas līmenis, vai nu attiecību līmenis, vai realizācija, vai veselība. Un liekas, jā, ir forši, es tikai turpinu, man ir ticība, es esmu uz pareizo ceļu. Bet kas notiek, kad ārpasaulē viss brūk? Cik tad tu spēj noticēt, ka tu ej pareizo ceļu? Un es tev uzreiz teikšu atbildi. Ja tu būsi gājis šo ātro rezultātu, tas viss sabruks. Tas nebūs noturīgs. Ja tu būsi gājis šo lēno, tu ļoti daudz klupsi. Bet tu sapratīsi, kāpēc tu klupi. Tu to ne tikai sapratīsi šeit, prāta līmenī, tu sapratīsi no savas iekšējās būtības. Kāpēc tu to pievilki? Kāpēc tieši šajā situācijā tu vai nu jūties tā, vai nu rīkojies, vai nu nerīkojies? Tam būs dziļāka izpratne. Un tu arī sapratīsi to, ka arī tev ir tā iespēja, tev, nevis kādam apkārt, ir to mainīt. Ja? Un tas ir tas, kad, ok, es nobruku, ja, man nesanāca, bet es saprotu, ka šis bija, tā nav viss grāmata no manas dzīves. Tā ir viena nodaļa. Es eju tālāk, es ceļos, es apzinos, es saprotu, un es jau mācos, apgūstu, kas man ir nākamreiz jāpielieto, līdz ko es pamanīšu savu pirmo to kaut kādu triggerīti vai kaut kādu lietu, kas man atkal mēģinās aizvest vecajā. Jo šo es arī ļoti daudz stāstu savos kursos. Katru rītu tu pieceļoties, tavas smadzenes meklē vakardienu. Un ja tu vakar visu dienu uztraucies, tad tu no rīta, par ko man uztraukties, un tu atradīsi, par ko uztraukties. Bet ja tu vakar kaut ko saprati, ja? Mūsu rītdiena veidojas no šodienas. Ja tu šodien kaut ko saprati, tu kaut ko mainīji, tu kaut ko izdarīji, ne tādu kā iepriekš, tava fizioloģija, tava smaddzene atcerēsies to, ēv! Jā, es izdarīju, es varēju, man sanāca, es kaut ko atpazinu. Ja? Un šis ir tas, ko tev nevar atņemt. Šis ir tas vērtīgākais, kas notiek tajā brīdī, kad tu apzināti soli pa solim ej savu šo ceļu, ja? Ej uz saviem rezultātiem. Un man nav bijis neviens tāds, laikam, mentoringa klients, kas ir ņēmis manu gada mentoringu, kas man nebūtu teicis, ka, diez vai tas ir priekš manis, man nav laika, man ir bērni, man ir naudas kaut kādas, naudas izaicinājumi. Man liekas, ka nē, šitas ir kaut kas tādiem, kuriem tur ir kaut kādi labāki apstākļi. Nu, katrs izdomā to savu stāstu. Un tas ir tas, tas ir tas, kas vienkārši notiek un ko nevar apiet. Un tu viņu pat negribi apiet. Jā, tajā mirklī, kad tu to piedzīvo, nav patīkami. Ja? Bet īstenībā tu pat gribi to piedzīvot, jo tā limitējošā programma, viņa spraugsies ikreiz ārā, kad ārpasaule sabruks. Un tieši šajā posmā mani klienti arī ceļ visvairāk savu pašvērtējumu, ka viņi var, ka viņiem ir iespējams, ka jebkuru limitāciju mēs varam dzēst ar apzinātību, kāpēc tā bija, un ar pretējrīcību. Un jo ātrie panākumi, ātras rezultātus mēs gribam, jo tā ir bieži ilūzija, kad būs kaut kāda drošības sajūta.
Mēs pat bieži ticam, kad es sasniegšu to, es jutīšos labi, pārliecināti, droši un tā tālāk, un tā tālāk. Bet tas nesākās ar rezultātu. Ne tā pārliecība, ne tā drošība. Tā sākās ar tavām attiecībām ar pašam ar sevi. Ja tu jūties droši iekšā, pārliecināts, tad tu zini, ok, lai kas arī nāktu, es zinu, ka es tikšu galā. Ja? Man ir jau savi instrumenti, es jau esmu apguvis savi instrumenti, es jau saprotu, kā mana būtība strādā, kas ir manas tādas dziļākās programmas, ka viņas ir iznākušas ārā. Man ir instrumenti, kā sevi aizvest atpakaļ, un man nāk šī pārliecība, ka es tikšu galā. Un tu to vari iegūt, ejot tikai cauri procesam. Tas nav nopērkams veikalā. Ja cauri procesam, soļiem, nevis lēcieniem, ka tava nervu sistēma arī atbalsta tavas vēlmes. Noskaties manu pēdējo video, kā tava nervu sistēma ir portāls brīnumiem. Jo tava nervu sistēma 7 reizes sekundē viņa visu laiku pārbauda, vai tu esi drošībā vai nedrošībā. Drošībā, nedrošībā, non-stopā. Un ja tu nejūties pietiekami labi bez tā, ka tev bez šī vēlamā rezultāta, tad tu arī ar vēlamo rezultātu to nejutīsi. Ja, pirms tu nebūsi stabilizējis tātad šo emocionālo līdzsvaru. Emociju pārvaldība ir atslēga uz tavu laimi ilgtermiņā. Tās ir prasmes, kurās tu gribi ieguldīt, kuras tev būs vērtīgākas par jebkuru mantu. Ja, runāju ne tikai no savas pieredzes, no visu savu klientu, kas ar maniem ir strādājuši ciešākā sadarbībā. Absolūti. Bet ja tu gadījumā šobrīd esi uz savu mērķu piepildījumu un tu jūti, ka nenotiek varbūt tā, kā tev gribētos, nekrīt izmisumā. Tas nenozīmē, ka tu neprogresē. Visticamāk, tas nozīmē to, ka tu šobrīd būvē stingrus pamatus, kas izturēs visu. Bet iespējams, ja tu ej šo ceļu viena, ir laiks meklēt palīdzību. Palīdzību pie speciālista, kurš tevi sapratīs, kurš izpratīs, kur tu esi, kā tu tur esi nonācis un kā tu vari tikt ārā. Un tas būs speciālists, kas ir pats bijis līdzīgās situācijās, kas zina, kā tas ir ķermenī, un kurš tev izvedīs cauri no savas pieredzes, nevis no teorijas. Tu nevēlies, ja tu nevēlies rezultātu, vēlreiz, ja tu nevēlies rezultātus ātri, tu vēlies rezultātus, kas iemiesojās katrā tavā šūnā, kā tavs jaunais normāli. Un visiem, kuri arī manā enerģijas laukā grib skriet, es atgādinu vienu, kur tu skriesi. Mums cilvēkam ir izdalīta enerģija uz 120 gadiem. Man šobrīd ir 43. Es saprotu, es esmu tikai 1/3 no savas dzīves nodzīvojis. Kur man skriet? Es baudu, es mācos baudīt katru rezultātu, stabilizē, pakāpiens stabilizē, pakāpiens stabilizē, pakāpiens stabilizē. Ļoti ātrs rezultāts grib bērni parasti. Viņiem vajag visu ātri, ātri. Tas ir tāds vēl viens signāls, ja gadījumā tu joprojām tev liekas, ka ir ātrais risinājums, tad ir vērts tiešām no sirds iesaku, ir vērts pastrādāt ar savu iekšējo bērnu. Jo tie noturīgie rezultāti nāk soli pa solim, dziļi, patiesi un noturīgi. Bet es arī gribētu dzirdēt no tevis, vai tu kādreiz esi piedzīvojis, ka rezultāts atnāk ātrāk nekā tu biji gatava. Vai arī šobrīd varbūt ej cauri kaut kādam savam dzīves procesam, kurā tev liekas, lēni, ja, šķiet, ka lēni. Padalies komentārā, es ar prieku palasīšu, un ja tev šī epizode bija vērtīga, nospied like, abonē kanālu, dalies ar kādu, kam šis varētu palīdzēt, un mēs tiekamies nākošajā epizodē. Un es vēlreiz atgādinu, tu esi uz pareizā ceļa, un tu audz. Tu audz pat tad, kad tu to neredzi.
Tev iespējams šajā posmā var palīdzēt afirmācija, kuru arī es kādu laiku esmu rakstījusi. Es pieņemu savu izaugsmes ātrumu. Uz tikšanos nākošajā epizodē.